Veclaicenes tautas namā ar svētku koncertu, ja sirds ir aizdegusies, nosvinēta Veclaicenes pagasta senioru vokālā ansambļa 25 gadu jubileja. Ansamblis radies pirms 25 gadiem, kad Veclaicenes tautas namā izveidojās vairāki vokālie kolektīvi. Tostarp senioru ansamblis, kuru visus šos gadus vada Ilze Briediņa. Viņa sāk organizēt vispār Veclaicenē ansambļus, gan vīru ansambli, gan jaukto ansambli un arī seniorus. Un paši pirmie, kas atbrauca uz pirmo mēģinājumu, bija Velta Pēteris Melzobi. Viņi pa ceļam bija paņēmuši Birutiņu, Renci un Udrasu Jānītis. Diemžēl šodien ir tikai Udrasu Jānītis, kas dzied kopā ar mums, bet viņi visi pārējie ir noteikti sirdīs ar mums kopā. Mēs esam ģimene 5 bērni. Citi jau ir aizsaulē. Es tik vienīgais esmu palicis. Visvecākais brālis spēlēja, kas man nav dots. Vokālais kolektīvs savā darbības laikā saņēmis augstus novērtējumus ansambļu skatēs. Dziedājis arī Somijā, Igaunijā un Lietuvā. Lietuvā bija tāda interesanta atmiņa par to, ka tur bija konkurss, un mēs uzstājamies, un tagad mums viena kundzīte, maz drusciņi sliktāk dzirdēja. Un viņa prasa tai otrai kundzītei, saki, kura tad mums ir tā pakāpe? Tā otra kundzīte saka, laikam jau 3, droši vien kā vienmēr, bet īstenībā bija 1. pakāpe. Un tad mums ir tas joks tagad arī, ka pēc skates, ka ir 1. pakāpe, mēs sakam, kā vienmēr 3. Jubilejas koncertā ansamblis sveica viņu draugi un domu biedri. Veclaicenes un Ziemeļu pagasta amatieru mākslas kolektīvs, Kocēnu kultūras nama senioru jauktais vokālais ansamblis Dziesmotā senatne un Alūksnes kultūras centra dāmu deju kolektīvs Sidraba pavadiens. Brīnišķīga sajūta ir, jo šie ir tie sirds cilvēki, ar kuriem mēs kopā dziedam, kopā priecājamies, kopā arī bēdājamies. Un šī jubilejas reize ir laikam tā reize, kad visas emocijas ņem pāri virsroku. Pasākuma noslēgumā jubilāriem tika teikts paldies ne tikai par viņu dziesmām, bet arī iedvesmu, ko viņi sniedz savai kopienai.